Ja tev vispār ienāk prātā doma par to, vai ir tādas motocikla riepas ar kalnu un sniegpārsliņu, tad principā ir tikai divi varianti. Vai nu tu pats neesi sniegpārsliņu un tiešām gatavojies tagad ar mocu izbraukt ziemā, vai arī varbūt tu esi saskāries ar tādu lietu, ka tu jau esi izbraucis ar mocu ziemā, tad, kad apstākļi ir puslīdz piemēroti, ielicis kaut kur bildi sociālajos tīklos un pēc tam saskāries ar komentāriem, tev nav ziemas riepas, tu vispār nedrīksti braukt. Nu, tad es pastāstīšu, kā tad īstenībā ar tām riepām mocim ir. Var jau būt, ka kaut kur plašajā pasaulē tiešām eksistē tāda motocikla riepa, gan ar kalnu, gan ar sniegpārsliņu. Man pagaidām nav sanācis tādu redzēt, bet es arī neesmu tā ļoti īpaši meklējis tādu riepu. Tas, ko es esmu redzējis, ir gan motoroller, gan motociklu riepas, uz kurām ir M+S apzīmējums, tā saucamais Mud plus Snow, kā piemēram šai riepai. Tādas motocikla riepas, uz kurām ir M+S apzīmējums, nav īpaši tālu jāmeklē, jo rekur tepat ir blakus motocikls, kuram arī ir riepa ar M+S apzīmējumu. Ja runa iet par šādām te hardcore gala ziemas riepām ar radzēm, tad ir jāsaprot tas, ka ar šīm riepām nebūs prātīgi braukt pa Brīvības ielu, bet paredzētas viņam ir, lai varētu kārtīgi izbraukāties, piemēram, pa ledus trasi. Arī Latvijā noteikumi paredz to, ka ziemas riepām obligāti ir jābūt no 1. decembra līdz 1. martam, uz motocikliem šī prasība netiek attiecināta. Attiecīgi, ja ārā ir pietiekoši sakrīgi laikapstākļi un tu vēlies ar mocīti izbraukt šajā ziemas periodā, tu drīksti to legāli darīt un tev nav vajadzīgas motociklam ziemas riepas ar kalnu un sniegpārsliņu. Tev nevajag arī riepas, uz kurām ir M+S simbols, obligāti. Protams, izvērtē to, vai tas tiešām ir tā vērts, izvērtē āra temperatūru, cik tīrs vai netīrs ir ceļš, un vai tas īsais prieka mirklis būs tā vērts, lai pēc tam tīrītu un mazgātu motociklu.